Un mūsu temats, kuru Dievs pamudināja man jums runāt, ir mēs redzam gaismu. Varbūt kāds var arī pateikt, no kurienes šis attēls. Šis attēls ir no Jeruzalemes. 15 km attālumā, tur ir Emaus ciems. Man bija iespēja tur pabūt tajā viesnīcā Emaus ciemā. Atcerieties, Emaus mācekļi, tie, kas sastapās ar Jēzu pēc augšām celšanās, jau tur kā ciemats un tur viesnīca. Un bija iespēja saules lēktu nofotografēt. Tieši caur logu. Viesnīcas logu. Saule lēc pār Jeruzalemi. Šodien mēs domāsim par gaismu. Un varbūt sāksim ar lūkšanu. Mīlošais Dievs uzrunā mūs ar savu gaismu, runā caur manām lūpām, manu sirdi, manu intelektu, runā uz katru klātsošo, lai šī diena mums ir pieredze ar tevi, izvēle, un lai mēs pieņemam lēmumus, kuri tevi saprotami, pieņemami un kuriem mēs varam sekot. Pateicoties tavam spēkam un tavai klātbūtnei. Paldies, ka tu dzirdi un uzklausi mūs, ka tevi lūdzam ticībā. Kunga Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Psalms 36 no 9 līdz 10. Viņi mielojās pie tava nama labumiem, tu viņus dzirdi no sava prieka strauta, jo pie tevis ir dzīves avots, un tavā gaismā mēs redzam gaismu. Dievs dāvināja iespēju liecināt par viņu vecturi. Tas bija labu laiku atpakaļ, bet bija. Un šādu lēmumu iet kopā ar Dievu pieņēma kāds arī kuģi kapteinis. Brīvajā laikā mācījās un pieņēma lēmumu. Un tad viņš pastāstīja interesantu notikumu savā dzīvē. Tajā laikā vēl brauca mašīnu 90. gados ar Žiguli, un viņš tagad uz Saudzemes brauca savu Žigulīti pievakarē ar ubaņiem, un pēkšņi priekšā parādās gaismas stars no augšas. Spiež viņam tieši virsū, ļoti spēcīgs. Mašīnā uzkopā. Un tad parādās dažādas zīmes, un viņu aicina apstāties. Nu, tur jūs teiksiet, kā viņus var redzēt? Tieši loga stiklā, tā kā jūs skatāties, kad mēs skatāmies datorā, tā viņš to lasa savā tablo stiklā, parādās visādas zīmes. Viņš apstājās, izkāp ārā, un viņš redz virs galvas lielu, tā kā lidojušo šķīvi, kurš kā prožektors uz viņu spiež tieši gaismu. Mašīna apstājusies. Pēc tam viņš saņem tādu ziņojumu, kā mašīnā un braukt tālāk. Viņš iekāp mašīnā un mēģina braukt, sasniedz 80 km ātrumu, un pēkšņi mašīna kļūst nepadāma. Spied to gāzes pedāli vai nespied, mašīnai iet, kā viņai patīk. Nekontrolē. Tad viņš saņem uzdevumu griezties atpakaļ, parādās bultas atpakaļ griezties. Nu, protams, viņš jau tagad saprot, ka labi nav. Pagriežas atpakaļ un pēkšņi ierauga uz aizmugurā sēdekļa galvu, Kašparosta galvu. Toreiz bija modē tas Kašparostas palaists. Vaļā bija vai ne, un tad viņš tur par televīziju tā ir visādi brīnums. Viņš ierauga, ko viņš saka, man pārņem tāds kā bailes. Viņš saņem noteikti pārliecinošu ziņojumu, dodies atpakaļ uz mājām. Tas viss tiek rakstīts uz tablo, uz stikla. Mašīnas iekšējā stikla. Un kad viņš tuvojas jau pie mājām, viņš paklausa, tad pēkšņi saņem ziņojumu, rīt dodies uz laukumu, un tu redzēsi, kā mēs paceļamies, kā mēs lidojam projām. Viņš arī nākošajā rītā aizgāja, viņš saka, man dzirdēja tā kā tādu mazu komētu, kura paceļās uz apvārstu. Un tad jautājums, kas tā pa gaisu, kas tie pa spēkiem? Un es viņam teicu, no kurienes šādas notikumi tavā dzīvē? Viņa saka, mana sieva kontaktējas ar kosmosu, viņas domas tiek pārraidītas. Un redziet, un te ir tie jocīgie, dīvainie rezultāti. Ja runājām par gaismu, tad mums ir vienmēr jāatceras, ka ir gaismas kungs un ir vēl viens kungs. To sauc par tumsas valdnieku. Un bieži vien viņam arī patīk
paspēlēties, ja tā varētu teikt, ar gaismu. Un varētu teikt, pievilkt cilvēkus, servēt dažādas lietas ļoti patīkamā veidā, kā pašu labākā un labāko. Ir šeit cīņa. Un es sākumā, lai iedrošinātu mūs, gribu lasīt Bībeles tekstu, kurš ir psalmos. Pirms mēs šo tekstu tālāk lasām. Tas ir psalms, viens no psalmiem, 139. Un mums ļoti pazīstami teksti. Un sākot ar 2. pantu. Tu zini, izproti, visos sīkumos mani un pazīsti. Tu zini, vai es sēdu, vai ceļos, tev ir skaidrs manas domas jau no tālienes. Vai es eju, vai es guļu, tu esi ap mani, un tev ir zināmi visi mani ceļi. Jo nav vārdu uz manas mēles, kas tev, kungs, nebūtu zināms. Tu esi ap mani, no visām pusēm, tu turi savu roku pār mani. Šie atziņa man ir pārāk brīnišķa un pārāk augsta. Es nevaru to saprast. Kur lai es aizeju no tava gara, un kur lai es bēgu no tava vaiga? Ja es kāptu debesīs, tu tur esi. Ja es nokāptu ellē, tu arī esi tur. Ja man būtu rītausmas spārni, un es nolaistos jūras malā, tad arī tur mani vadītu tava roka, un tava labā roka mani turētu. Ja es teiktu galīgai tumsai, lai mani apklāj, un pat par nakti, lai kļūst ap mani gaisma, tad arī tumsība tev nebūtu tumša, un nakts tev spīdētu kā diena. Tumsība tev būtu kā gaisma. Tie ir psalmista vārdi par kungu, Jēzu Kristu, par Dievu, par to, ka viņš ir visur, un ka viss viņam ir gaišs. Gribu atgādināt to, ko Jānis sacīja, kad iesākumā viss tika radīts, un tika radīta arī šī gaisma. Un kad jums jautā, ar ko tad Dievs īpaši iezīmējas, mēs varētu droši to atcerēties un arī zinām, ka Dievs ir tas, kurš ražo. Ko viņš ražo? Gaismu. Dievs ir tas, kas mūs apgādā ar mīlestību, un Dievs ir tas, kas mūs apgādā arī ar dzīvību. Kā jau bērnu stāstā tika minēts, kad, lai gaismu piedzīvotu, vispirms ir vajadzīgs acis. Kad mēs aizveram acis, tad gaisma tā kā ir, ja ļoti spoža gaisma, tad laikam tā tums pilnīgi mēs nevaram piedzīvot. Un tādēļ saka, ka nav labi gulēt gaismā. Ir jābūt tumsā, jo tad ražojas ar kādu īpašu vielu. Un kad atveram acis, tad gaisma ir domāta mūsu acī. Bet Bībele atklāja, ka gaisma ir domāta arī mūsu prātam. To sauc par prāta aci. Izsapratnē, redzējumu, izpratnē par dzīvi, tā arī tiek minēta šī gaisma. Un Dievs ir tas, ka šo gaismu mums piedāvā. Uztur un apveltīt. Runājot par pašu sākumu, ka tās laikam bija acis. Tas bija tas redzētais, tas bija tas skaistais, kurš paralizēja pirmo cilvēku, kurš pirmo cilvēku aizmānīja projām no Dieva. Tā bija tas bija tumsas valdnieks. Un lūk, kārdinājums, jūs būsiet kā Dievs. Nu, ko tad mēs ar to gribētu pateikt šodien? Jūs būsiet tie, kas paši ražosiet gaismu, jūs paši dzīvosiet ar savu paša enerģiju, jums pašos būs dzīvība, jūs paši tiksiet galā ar mīlestību, jums nevajadzēs. Jūs būsiet kā Dievs, jūs dzīvosiet mūžīgi. Vai tā notika? Sanāk mums pašiem enerģiju ražot, uzturēt un dzīvot tajā. Vispār fizikas likumi to neatļauj. Tas nesanāk, ir vajadzīga palīdzība no malas. Tad sekoja problēma. Atradās vainīgiem. Mēs redzam, ka tika pazaudēta arī mīlestība starp citu. Sākotnēji, kad cilvēks nogriezās no Dieva, ko viņš pazaudēja? Gaismas ietēlu. Gaismas tēlu. Tieši tā. Nākošais solis, kad viņš dodās tālāk, ko viņš pazaudē? Mīlestību. Šīs dievišķās mīlestības īpašo izpausmu sākās jau
vainīgo atlase sākās šī cīņa. Un trešais solis – pazaudēt to auglīgo vidi, auglīgo dabu, varētu teikt to pienesumu, kuru Dievs viņam bija novēlējis. Un sākās īpaša darbošanās, īpaša kalpošana, īpaša zemes kopšana. Tāda ir dzīve. Praktiski šis ceļš ved uz šo garīgo apjomu. Izvēlējos vēlreiz un vēlreiz evaņģelistu pieredzi, izvēlējos Jēzus Kristus stāstu un viņa darbību, tad viņš sastopās ar šo aklo cilvēku. Un tas ir aprakstīts kurā nodaļā? Jāņa evaņģelijā 9. nodaļā. Un garām ejot, viņš ieraudzīja cilvēku, kas no dzimšanas bija neredzīgs. Viņa mācekļi viņam jautāja, Rabbi, kas ir grēkojis? Viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš neredzīgs ir piedzimis. Un tad kāda ir atbilde? Atbilde ir tāda, ka ne viņš ir vainīgs, ne viņa vecāki, ka pēc Dieva spēkam jāpājās. Man nākās strādāt tā darbus, kas mani sūtīs, kamēr ir diena nāk nakts, ka neviens nevar strādāt. Kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaisma. Un tā šī pasaules gaisma, Jēzus, ir atnācis pie šī aklā cilvēka. Ja mēs šodien jautātu, kāda dziedināšana viņai ir vajadzīga, protams, viņam jāredz. Viņam jāredz šī pasaule, bet tad daudzi redz šo pasauli, bet redz šo pasaules dzīvības valdnieku, Jēzu Kristu. Un šī dziedināšana ir īpaša. Un šajā dziedināšanā mēs ievērojam, ka viņš beidz šo svaidāmo, to uzliek uz acīm, un viņam saka, ej mazgājies zilā uz dīķi. Tad viņš aizgāja, mazgājās un pārnāca redzīgs. Protams, viņam vajadzēja piedzīvot dažādus pazemojumus un pārdzīvojumus, līdz viņš nonāca pie šīs redzes, bet viņš paklausīja, viņš devās un gāja. Jūs varētu redzēt ar šajā plānojumā šo attālumu. Tas bija ievērojams attālums, apmēram 500 metri. Viņam tur bija jāiet, viņš nonāca tādā savādā formējumā. Un tad viņš nonāk, varētu teikt, tajā vietā, un tur bija jāiet caur ūdeni vēl cauri, un nonāk šajā visā caur to tuneli jāiet cauri. Šodien tie eskusanti, kas tur brauc, viņi to visu piedzīvo, kas to var redzēt, un tas tā notika. Tā, tad šeit viņš nonāca caur to tuneli, un te viņš arī mazgājās un kļuva redzīgs. Tas, ko Dievs vēlās, mūs dziedinot, sakārtot attiecības. Un sakārtot attiecības vispirms starp mani un Dievu. Jo tur ir šī garīgā tumsa. Ja es saku, es dzīvoju gaismā, tā ir viņš ir gaisma, tad vispirms šīs attiecības veidojas starp mani un Dievu. Viņš ir gatavs dziedināt gan šo fizisko aklumu, gan šo garīgo aklumu un apgriež šo gaismu. Gaismu, kad Dievs pārvalda visu, kad viņš mums ir blakus un kad viņš mums sniedz palīdzību īstajā laikā. Un tad, kad jau veidoja šīs attiecības, tad viņš mums sūta tā kā mums šo jauno brāli pie draudzes. Tālākai izaugsmē. Uz ģimeni, uz draugu, tālākai kalpošanai. Tāda varētu būt šie vispārējā misija. Bet kas notiek tagad ar šo jaundziedināto cilvēku? Kad viņiem tiek uzdots jautājums, vai viņš nav tas, kas tagad ir dziedināts, citi turpretī sacīja jā, un citi sacīja nē, līdzīgs, un viņš pats sacīja, es tas esmu. Kāpēc tāda reakcija? Kā jums šķiet, tie kaimiņi nepazina šo cilvēku, kas pirms tam tika uzturēts ar viņa dāvanām, no kurām viņš tādā ziedojumi, no kuriem viņš izdzīvoja? Pēkšņi viņš saka, nē, nezinām, kas tur notiek? Sastopoties ar šo piedāvājumu, šie kaimiņi sāk no šī cilvēka izvairīties, jo viņi sagaida, ka tas, ja viņa apliecinās, ka tas ir bijis, ka tas var izraisīt viņos zināmas nepatikšanas no tā laika garīdzniecības puses.
Tāpēc viņas paliek apdomīgi un sāk katram vārdam sekot, ko teikt un ko neteikt. Tagad, kad viņam tiek jautāts, tas ir zināmā prasa paskaidrojumu, tad šis dziedinātājs atbild: cilvēks, kuru sauc Jēzus, iztaisies vaidā un svaidīja ar to manas acis un sacīja man: ej, Silo, mazgājies, tad ir aizgāja, mazgājos un kļuva redzīgs. Tie viņam jautāja, kur viņš ir, un viņš atbildēja: nezinu, vai viņš varēja zināt? Protams, ka nē, viņš viņu nav redzējis. Viņš to redzēja, viņš aizgāja un rīkojās. Kas notiek tālāk? Šī lieta nonāk pie tā valda virsvaldes, laika virsvaldes, un virsvalde nopratina šo jaunu dziedināto. Tā diena bija sabats, kad Jēzus bija taisījis svaidāmo un bija atvērts viņam acis. Arī fariseji viņu atkal jautāja, kā viņš ticis redzīgs. Viņš sacīja tiem, viņš uzlika svaidāmo no acīm, un es mazgājos un varu redzēt. Interesanti, kad šis noslēpums ir tik liels, ka kaimiņi viņu aizved tālāk. Un tagad šie te uzraugi sāk šo jautājumu nopietni izmeklēt, jo šeit ir problēma. Šis cilvēks nav no Dieva, jo viņš nesvētī savam. Bet citi sacīja, kā grēcīgs cilvēks var darīt tādas zīmes, un tie sāka šķelties savā starpā, tad viņa atkal saka neredzīgam: ko tu pats saki par viņu, ka viņš atvērs tavas acis? Tas sacīja, viņš ir pravietis. Šajā brīdī dziedināšana ir notikusi, bet kas izraisa problēmu? Problēma izraisa tas, ka šī dziedināšana nav notikusi īstajā laikā un īstajos apstākļos. Tas ir sabats. Un tagad man gribētos teikt tā, ka šis sabata jautājums, par kuru mēs runāsim īpaši nākotnē, kad viņš ir ļoti, ļoti nopietnis jautājums, kurš izraisīs interesantu reakciju. Vai pateicoties šim piedāvājumiem cilvēkiem atvērsies acis, un viņi ieraudzīs Jēzu un viņa varenību, jo cilvēka dēls ir kungs par sabatu, ja acis aizvērsies un iestāsies garīgā tumsa. To var redzēt šeit, šis jautājums ir ļoti nopietns. Un šajā sakarā es varbūt esmu stāstījis, man jāatkārto, ka braucot mājās no Ventspils, man zvana viens pazīstams, tagad jau aktīvs kalpotājs, mācītājs. Tajā laikā pēc manis viņš izmācījās Bībeli, tad viņš kļuva par luterāņu draudzes konfesijas mācītāju, tad viņa aktivitātes bija pārāk aktīvs, viņš no turienes tika atsveitīts. Un tad, kad mēs runājām par sabatu, tad viņš saka: Andri, tu smejies? Kurš 21. gadsimtā svētī sabatu? Svētdiena, tā ir un tā ir īstā. Ko tu te iedomājies ar savu sektantismu, savu fanātismu? Un, ziniet, notika brīnums. Vienā dienā viņi saka, mums ir jātiekās. Ziniet, tāda Strasdiena un Strasburtrāņu baznīca saka, tiekamies mājām daudz, ka Dievu tumšs. Un viņš man saka, ir noticis slikšs. Es aizbraucu uz Jeruzālēm. Un pēkšņi es sapratu, ka tā diena, kuru Dievs ir iesvētījis, tas ir sabats. Manas acis atvērās. Un es tev gribu paziņot, ka es no šīs dienas šos dienu svinu. Ir brīnums? Noticis ir garīgais dziedinājums, un tas ir saistīts ar šo sabata laiku. Sabats ir labākais laiks, kurā mēs varam piedzīvot šo garīgo dziedinājumu, kad mūsu acis atverās, mūsu dvēsele atverās, un mēs īsti saprotam, kādam Dievam mēs kalpojam, ka tas ir gaismas kungs. Ka viņš ir tas, kurš visu uztur un visu vada. Vecāki, arī ar viņiem šeit ir dialogs un diskusija. Jūdi neticēja tam, ka viņš bija neredzīgs, kļuvis redzīgs. Un kamēr tie nebija atsaukuši izdzinātā cilvēka vecākus, viņi tiem jautāja, vai šis ir jūsu dēls, par kuru jūs sakāt, ka tas neredzīgs dzimis, kā tad viņš tagad var redzēt? Vecāki atbildēja, mēs zinām, ka viņš ir mūsu dēls un ka viņš ir neredzīgs piedzimis. Bet kā viņš tagad var redzēt, to mēs nezinām. Tāpat nezinām, kas viņam atvērs acis.
Jautājiet viņam pašam, viņš ir pilngadīgs, viņš pats par sevi atbildēs. Tiek izjautāti vecāki, un kāpēc viņi nerunā patiesību? Tāpēc, ka baidās. Baidās. No kā baidās? No gaismas. Kāpēc cilvēki baidās no tā, ko viņi ir izlasījuši Bībelē, ko viņi ir atklājuši stāstīt? Viņi baidās. Un no kā baidās? No tā, kā viņus pārpatīs, varbūt no baznīcas izmetīs ārā, izslēgs no sinagogas, kā šajā gadījumā viņi runā medus. Daudzi mācītāji mūsu dienās, 21. gadsimtā, ir saņēmuši atklāsmu un zina, kā rīkojās Jēzus, kādu gaismu viņš ienes. Un ziniet, ko viņi saka? Ja mēs runāsim visu patiesību, mēs pazaudēsim darbu, naudas. Ko mēs darīsim? Mēs baidamies, mēs paliksim vieni. Vēsture atkārtojas. Un sakiet, kuri baidās no gaismas? Tie, kas dzīvo visu laiku tumsā. Iedomājieties, ja no tumsas no pagraba izved ārā un ieliek gaismā, tad acis pa galām. Arī tā ir patiesība. No tumsas uz gaismu. Baidās arī tie, kuri negrib šo gaismu, kuri negrib attīstīties no gaismas uz gaismu un izaugsmes uz izaugsmu. Tā ar šiem vecākiem. Tā vecāki runāja, baidīdamies no jūdiem, jūdi jau bija sarunājušies kādu, kas viņu apliecinātu par Kristu, izslēgt no draudzes. Tāpēc viņa vecāki sacīja, viņš ir pilngadīgs, jautājiet viņam pašam. Kāpēc aklā vīra vecākos parādās šī garīgā tumsā? Tāpēc, ka viņi baidījās no neveiksmes nostāties par patiesību un taisnību. Un tas viņus turēja šajā garīgā tumsā, turēja šajā tumsā, kad vienīgais, kurš maina cilvēku dzīves un pārveido cilvēkus, tas ir tikai un ir Jēzus Kristus. Un tad, ko tad stāsta dziedinātais? Atbildēja tādu, vai viņš ir grēcinieks, to es nezinu, vienreiz zinu, ka es neredzīgais, tagad var redzēt. Ko viņš tev darīja? Kā viņš atvēra tavas acis? Viņš atbildēja, es jums jau teicu, bet jūs neesat klausījuši. Kāpēc jūs to vēlreiz gribat dzirdēt? Jūs taču negribat kļūt par viņa mācekļiem. Es sekojušais strīds aiziet pie šī duēļa. Kā jums šķiet, par ko ir kļuvis šis dziedinātais? Kāds uzdevums, kad viņiem ir? Ko viņš tur dara, tas dziedinātais? Viņš ir kļuvis par viņa liecinieku. Viņš liecina un liecina. Viņš saka, nu vai tad nepietiek tās liecības. Viņš ir kļuvis par aktīvu liecinieku. Mīļie draugi, ja mēs šodien runājam, ka mēs redzam viņa gaismu un dzīvojam gaismā, tad par ko mēs esam kļuvuši? Par gaismas bērniem un par gaismas lieciniekiem. Mēs viņu gaismu atstarojam, mēs esam gatavi liecināt. Un ko vēl mēs ievērojam? Tad noteikti radīsies cilvēki, kur uzdos mums daudz jautājumus par mūsu atklājumiem. Un viņi nevarēs saprast, kāpēc tas stāv un kāpēc ne citām. Radīsies jaunas iespējas. Vēl. Tad otrais, tad jau pēc vērnāšanas farizēji. Dod Dievam godu, mēs zinām, ka šis cilvēks ir grēcinieks. Kuru tad viņi tagad nosauc par grēcinieku? To, kas izdziedināja. Gaismas punktu nosauc par grēcinieku. Tas ir par dabas. Tad tālāk lasām, tad tie viņi nolamāja un sacīja, tu esi viņa māceklis, bet mēs esam Mūzes mācekļi. Te nu jāsaka stop. Kamēr mēs esam izvēlējušies kādu cilvēku kā līderi, sākot jau no Mūzes dienām, bet nevis Jēzu Kristu, vienmēr būs problēmas. Sastopoties ar Jēzu, viņa mācību, par piedošanu, par apžēlošanu būs lielas problēmas. Jo arī Mūzes no kurienes saņēma šo gaismu? No Dieva, no Jēzus Kristus. Tajā laikā uguns staps, padebes, Kristus klātbūtne jau bija, ja? Un ja nepieņemam šo gaismas avotu, pieņemam kādu atstarotāju, tad tas atstarojums var būt ļoti, ļoti maldīgs. Šodien ne tikai Mūzes, ir tādi daudzi mūsu
Latvijā, kuri pielūdz sauli, kuri nodarbojas ar mēnesi, nodarbojas ar dažādām enerģijām, vai ne, un īsti nezinu no kurienes un kā. Kas tas ir? Ka tas nāk no gaismas tēva, šīs labās lietas nāk no gaismas tēva, no Dieva. Un tagad, ja citādi nevar tikt galā ar šo dziedināto, tad vismaz ar šiem īpašiem iedarbīgiem vārdiem. Dievišķais ir pārdabīgs. Un es gribētu atgādināt, ka arī šī gaisma ir noslēpums arī zinātniekiem šodien, tāpat kā dzīvība un mīlestība. Tāpat arī šī saskarsme var būt pārdabiska, mums grūti saprotama. Un bieži vien traucē šī racionālā, loģiskā domāšana, lai tālāk iet šai izaugsmes ceļā. Traucē bailes, ko teiks sabiedrība, kāda būs šī sabiedriskā doma. Un traucē šī gaivīgā tumsa, kurā esam. Traucē pieņemtais viedoklis par Dievu, kurš var izrādīties nepilnīgs. Izaugsmēm būtu jāturpinās. Ko tu saka izdziedinātais? Viņš turpina liecināt. Tas ir dīvaini, ka jūs nezināt, no kurienes viņš ir, un tomēr viņš ir atvērs manas acis. Mēs zinām, ka Dievs grēciniekus neklausa, bet ja kāds ir dievbijīgs un dara Dievu prātu, to viņš klausa. Nemūžam vēl nav dzirdēts, ka kāds būtu atvērs acis cilvēkam, kas neredzīgs piedzimis. Ja viņš nebūtu no Dieva, viņš neko nevarētu darīt. Man šī liecība ir tiešām pieņemama kā svētā gara apgarota liecība, kur tiek paziņots, ka viņš tiešām zina, kam viņš uzticās un kur viņš dodās. Un kāda ir reakcija? Tu esi grēkos dzimis un tu mūs gribi mācīt, un tie viņu izzina ārā. Jēzus dabūja zināt, ka viņi to izzinuši ārā, satīcis to viņam sacīja, vai tu tici cilvēka dēlam? Tas atbildēja kungs, kas tas ir, lai es varētu viņam ticēt? Jēzus saka, tu esi viņu redzējis, kas ar tevi runā. Tas viņš ir, un viņš teica, es ticu kungs un to pielūdzu. Šeit atrodam, ka Jēzus viņam ir blakus, seko viņam, un īstā brīdī viņam parādās. Un tagad viņš ar savām acīm pirmo reizi redz Jēzu Kristu. Tuklā. Tas, par ko viņš jau tik raženi liecinājis. Tagad viņš redz, tas ir. Un viņu pielūdz. Aklais Jēzu saskata Dievu. Viņš nebaidās liecināt, un šī liecināšana dara viņu laimīgu. Dara viņu kā uzvarētāju. Ko tad Jēzus sacīja? Es esmu nācis šī pasaulē, lai tie, kas neredz, kļūst redzīgi, un tie, kas redz, atpūst. Vēlreiz palūkosim visu šo izdziedināto. Viņš nevarēja redzēt, nepazina Jēzu. Jēzus viņu agrāk nebija uzrunājis. Un tad viņš paklausīja viņa vārdiem. Kas notiek tālāk, tad viņš paklausīja viņa vārdiem. Viņš notiek izaugsme. Piedzīvo fizisko dziedināšanu, arī garīgo pieskārienu var redzēt. Nākošais solis. Nosauc Jēzu par pravieti, tad nākošā izaugsme, un tālākā izaugsme ieraug Kristus, saredz Kristu Dievu un pielūdz viņu kā Dievu. Izaugsme ir pakāpens. Un šajā brīdī es gribētu izlasīt no pravieša Jesajas 58. nodaļas, no 8. līdz 10. pantam. Ja mēs sakam, kādā sakarā tu šodien runā par gaismu, tad tagad tūlīt mēs sapratīsim. Un šeit ir tā sacīts. Vai ne tā, ka tu savu maizi lauzi izsalkušiem un nabagus, kas bez pajumtas uzņem savā namā, kad tu redzi kājus un tos apģērb un neatraujies no sava tuvākā, tad tava gaisma atmirdzēs kā rīta blāzma, tava atzimšana notiks ātrāk, tava taisnība ies tavā priekšā, un tā kungu godība tevi pavadīs. Kad tu sauksi, tas kungs tev atbildēs, kad tu sauksi pēc palīdzības, tas kungs sacīs, redz, šeit esmu, kad tu izbeigsi savā vidū visu varmācību, zemiskuma pilno norādīšanu ar pirkstiem un visas ļaunās unas,
Kad tu izsalkušajam atvērsi savu sirdi un paēdināsi apbēdinātu dvēseli, tad tava gaisma atspīdēs tumsībā, un tava tumsa būs kā gaiša pusdiena. Kā jums šķiet, vai te ir praktiskā daļa, pie kā mēs varam piestrādāt, izaugsmē? Un, ja kāds man šodien grib teikt, uz mani galīgi no tā raksta nekas neatiecās, tad tur jāgriežās, pie Jēzus Kristus saka, atver man šīs garīgās acis, lai es varu tev paklausīt, lai es varu piedzīvot šo piedošanu, un lai es pēkšņi varu redzēt šīs vajadzības, kas ap mani, un lai šī garīgā izaugsme var turpināties. Un tā mūs ved uz tevmēm. Par to esam runājuši, es gribētu tikai garām ejot, vēlreiz pārliecināties, ka mēs esam pārliecināti par to, ka mūsu vada Svētais Gars, kas gaismas avots šodien, esam droši, ka esam atzīti kā Dieva bērni, un kad esam nozīmīgi, esam kā zemes sāls, un ka esam kā gaismā, kura nāk šajā, kura spīd šajā pasaulē. Vēlreiz uz Jeruzalemi. Saules lēks pār Jeruzalemi. Es nezinu, vai jums tā ir gadījies, bet tagad mūsu draudzē tā ir gadījies, ka braucot rudenī dzērviņot uz Lubānu, tas ir aiz Madonas, uz dzērviņu Vila Puru, jau pievakarē, mašina paliek aiz Purva, un ejot šajās dzērvinēs, uznāk tums. Tad kārtīgi ir pastrādāts. Tumsā jātiek ārā, un iznākot ārā, tiek meklēta mašīna, un meklēta mašīnas vairāk nav. Tad kolektīvs pieņem lēmumu, pielūdzam Dievu un nakšļojam turpat mežā. No rīta būs gaiši, tad mēs atkal mašīnu ieraudzim. Ziniet, kas notiek? No rīta, kad pamostās, mašīna atrodas 30 metrā tālumā. Kā jums patiks atklājums? Gaismai ir nozīme. Gaisma mums ir vajadzīga. Izejot no šīs stāstiem, mēs gribētu skatīties nākotnē un redzēt un redzīt to dienu, kad atkal Dievs mums ietērps gaismas tērpā. Tagad viņš grib mūsu dvēseles izgaismot. Un par ko mums darīt? Par gaismas bērniem, par aktīviem lieciniekiem, kuri nebaidās, nekautrējās liecināt, un kuri stāv Kristus pusē, un kurus Kristus ar vienu atbalsta, un kur viņu pielūdz un viņam pateicās, tad sekojam viņam, un nākotnē skatāmies, kas mums gaida. Tie skatīs viņa vaigu, viņa vārdi būs tiem uz pierēm, tātad sejas izstāv. Tur nebūs vairs nakts, ne sveces, ne saules gaisma tiem nebūs vajadzīga, jo kungs Dievs izlies gaismu pār viņiem, un viņi valdīs mūžīgi mūžā. Esam izvēlējušies šo gaismas ceļu, kļūt par Dieva bērniem, par gaismas nesējiem un par viņiem lieciniekiem. Es atkal šodien gribu redzēt, tur ir mani draugi, mans acis, lai rāda, un mēs slavējam Dievu. Mums vajag redzēt, ka mēs esam visi pacēlus rokas, un lai Dievs mūs svētī. Tas ir finišs. Ne finišs, bet jauns sākums. Atkal gaisma, un tagad, lai šī dievišķā gaisma, kur izpaužās gan šajā redzējumā, cerībā, gan šajā dzīvībā, gan šajā mīlestībā, lai viņa mūs pavada. Amen. Alleluia.
gribam viņam pasniegt gan kristību apliecību, gan arī draudzes priekšā uzņemt viņu mūsu vidū. Un Kārli, mēs tevi aicinām šeit priekšā. Apsveicam tevi mūsu Rīgas pirmajā draudzē, kā vienu no atbildīgiem draudzes locekļiem. Tad novēlam dinamisku dzīvi, garīgu un tīrisku veselību, elpošanas prieku. Šeit ir liecība un šeit ir instrukcija, kā dzīvot. Smaržo, tik tiešām